Šim Ivanam Bargajam nav nekādas saistības ar Krievijas caru, bet sirsniņa nebūtu nav smaidoša jaunkundze. Abi ir krokodīli. Augumā mazi, tomēr ar raksturu. Ar vārda došanu punduru krokodīliem Rīgas zoodārzā šodien sākās tropu mēnesis. Stāsta Judīta Čunka. Pirms gada, kad krokodilēnus atved uz Rīgu, tie bija tik mazi, ka varēja uzlikt uz plaukstas. Tagad azzobi jau ir 70 cm gari un pietiekami paaugušies, lai varētu dot vārdus. Pie krustvecākiem un vārda šodien tika 2 no 5 Āfrikas punduru krokodiliem. Pārējiem vārdus var ieteikt apmeklētāji. Kamēr mazāko sauks par sirsniņu, prāvākais būs Ivans Bargajs. Viss nešpatnākais no visiem 5 saviem sugas brāļiem. Dusmīgākais, teiksim tā. Viņš arī kopējiem mēģināja tur parādīt zobiņus un raksturu. Krustvecāku sagādātajam cienestam, garnelēm un gaļai gaviļnieki nepieskārās. Jo viņi vēl ir sabaidījušies, viņi arī no mums baidās. No visa tā, teiksim, jauna vieta, viņiem viss ir jāapskatās, kur viņiem tā barība būs pa nakti. Viņi, kad cilvēki nav, tad viņi tur izsteigā un apskatās, kur viņiem kas būs nolikts. Punduru krokodilēni plunčājas baseinā, kur savulaik zvilnēja Latvijā slavenākais aligātors Čabulītis un negantā Nīlas krokodilienes Krokse, kuru atrada grāvī Olainē. Bet lielie kaimiņi gaviālu krokodili uz maltīti nav jāskubina. Kurš teica, ka krokodils ir nekustīgs? Pirms 10 gadiem, kad atklāja tropu māju, gaviāli bija tikpat mazi kā punduru krokodilēni, bet nu sasnieguši 3 metru garumu. Puisis vienmēr grib, tas ir viņam te sava vieta. Tas mums pašlaik ir lielākais rāpulis, kas mums ir, un arī teiksim tā, pasaulē viņš viens no lielākajiem rāpuļiem. Ja, ir, tā kā dabīgi tā mums ir tā tropu mājas, tās sirds pašlaik, kas ir, un cik mēs varam tagad parādīt jau 2 sugas, tad mums tas ir tas lielais lepnums pašlaik, ja, ir, un kuras savā starpā salīdzinot, teiksim tā, viens ir viss mazākais pārstāvis, ja, viens ir tas lielākais pārstāvis. Februāris Rīgas zoodārzā ir tropu mēnesis, kad var vairāk iepazīt arī košas vardes, kukaiņus un zirnekļus. Terārijos slēpjas noslēpumaini naktsdzīvnieki, čūskas un varāni. Brīvdienās darbosies radošas darbnīcas un izziņas takas, kad varēs aplūkot sīkdzīvniekus zem lupas, pabarot bruņurupučus, pētīt dzīvnieku maņas, risināt dažādus uzdevumus par floru un faunu. Piemēram, kāpēc lapas klātas ar vaska kārtiņu vajadzīgs, lai ūdens līst. Un tad vēl mums te bija jāuzzīmē lapas, kukaiņēdāju, augu lapu pāri. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.